Tūkstošiem cilvēki cep savas zeķes, un kāda tam ir būtība? Tas absolūti nepakļaujas nekādai loģikai, tas pilnībā neiekļaujas standarta pasaules redzējumam, tas absolūti ir ārpus kaut kāda standarta. Un tieši tāpēc šis universālais tāda metode, kura tev palīdzēs tikt vaļā ar jebkāda veida saistībām. Un tev palīdzēs atbrīvoties šis konkrētais uzdevums no visiem parādiem, saistībām, no kredītiem, hipotēkām un citiem parādiem, kuri ir tev šobrīd. Tāpēc, kas ir vajadzīgs priekš šī uzdevuma? Tev ir vajadzīga panna un ir vajadzīgas zeķes. Zeķes vai nu zaļā krāsā, vai nu sarkanā krāsā. Der jebkura sarkanie toņi, bet nederēs nekādas citas krāsas. Ir pieļaujams attēls vai zīmējums uz zeķiem, bet labāk tomēr izvēlēties zeķes vienā tonī. Tagad ņemam zeķes un liekam uz pannas. Panna der jebkura izmēra, un šobrīd zberam virsū uz zeķiem šādas garšvielas – baziliku un kaneli, jebkādās proporcijās, un sākam cept. Un cepjam stingri 7 minūtes uz lēnas uguns, lai zeķes nepiedeg. Un, protams, var arī apgriezt uz otru pusi šīs zeķes, un daudz jautā, vai vajag pieliet klāt eļļu. Nē, to nevajag. Pielikt klāt vajag tikai tās lietas, kuras es iepriekš minēju. Un zeķes cepjam 7 minūtes, tad mēs tās noņemam, nomazgājam, izžāvējam un nesājam. Lielā mērā tavā dzīvē sāks notikt absolūtākie brīnumi. Sāks notikt notikumi, visi iespējamie tādi varianti, kuri tev palīdzēs atbrīvoties no visām tavām saistībām, no taviem parādiem, kuri tev šobrīd ir. Ja tev ir mazi parādi, tad tu ļoti ātri to nodzēsīsi. Ja tev ir tādi lieli parādi, milzīgi, tad, protams, vajadzēs šo praktiku uzdevumu pildīt vairāk kārtīgi, kamēr tu nenodzēsīsi visas savas saistības. Un tātad pildīt kā šo uzdevumu vajag. Tātad mēs cepjam zeķes, nomazgājam, izžāvējam, panēsājām, nomazgājam, un tad atkal sākam cept, mazgāt, izžāvēt, nesāt un tā pāpli līdz tam brīdim, kamēr nenodzēsīsi absolūti visus savus parādus. Un visiem tiem, kam tu esi parādā. Obligāti pildam šo uzdevumu tieši tagad, nekautrējamies, un šī konkrētā praktika nav atkarīga no kaut kādām mēnesis fāzēm, tā nav atkarīga no diennakts laika, tā nav atkarīga no nedēļas dienām. Tas ir atkarīgs tikai un vienīgi no tavas personīgās vēlmes, kā pēc iespējas ātrāk atbrīvoties no visām saistībām. Par saviem rezultātiem noteikti dalies šeit komentāros.